Pamatlīdzekļu iegādes dokuments, kas piedalās kreditoru norēķinos. 465. versijā pamatlīdzekļu iegādes dokumentam ir izveidotas jaunas kolonas. Pirmo reizi pēc versijas uzlikšanas, pieslēdzoties programmai, katram lietotājam iegādes dokumenta izskatā ir jāizliek jaunās kolonas. Kolonas pievieno ar pogu kolonu izskats. Variet izmantot iespēju sākotnējais izskats, kas saliks kolonas to optimālajā secībā. Ja pirms tam dokumenta izskatā ir bijušas izliktas papildus kolonas, pogu sākotnējais izskats var arī neizmantot, bet pievienot kolonas manuāli. Optimālais kolona izvietojums ir redzams šobrīd ekrānā. Piemērs iegādes dokumenta aizpildēji. Dokumenta galvenē aizpilda laukus datums, numurs, sērija, klients, apmaksas termiņš. Dokumenta pēdā ir iespējams nomainīt PVN kategoriju. Dokumenta rindās no saraksta izvēlieties jau izveidotas pamatlīdzekļu kartītes. Izvēli var veikt no 3 punktiņiem, no 3 baltajām lapiņām vai ierakstot kodu numuru manuāli. Pēc kartītes ielasīšanas programma aprēķina vērtības kolonās summa, rindas PVN summa. Ja ir nepieciešams, maina PVN likmi vai PVN iekļaušanas metodi. Izvēlos otru kartīti, kurai būs jāmaina PVN iekļaušanas metode. Nomainot iekļaušanas metodi, tiek pārrēķināta rindas PVN summa. Un trešais iespējamais variants – iekļaušanas metode pēc proporcijas. Arī šajā gadījumā tiek pārrēķināta rindas PVN summa un summa. Dokumenta pēdā ir iespējams labot lauku apmaksai. To var izmantot gadījumos, kad piegādes dokumentā ir norādīta garantijas summa, par kādu jāsamazina maksājums. Pārbaudiet, vai dokumenta pēdā esošās summas sakrīt ar piegādātāja dokumentā uzrādītajām summām. Kad dokuments ir pilnībā aizpildīts, to liek izpildīt, kontēt un saglabāt. Kontēšanas lokā izmantojiet kādu no iepriekš darījumiem definētajām kontējuma schēmām.